Rīgā liek jaunas pieturvietas, vismaz lika pirms vēlēšanām. Kā raksta ziņās, pretēji iepriekš cerētajām pusgada laikā nav uzstādīta neviena jauna pieturvietas nojume, bet plānoja mēnesī likt pat 50. Uzdevu jautājumu Rīgas saimniekiem, kā tur sokās, un saņēmu atbildi. Piegādātas kopā ir 65 pieturvietas, uzstādītas 50 no tām pirms vēlēšanām, pēc tam necik. Par ražošanu un piegādi samaksāja 478 000 bez PVN, par uzstādīšanu 430 000 bez PVN. Tas nozīmē, ar PVN viena pieturvieta izmaksāja aptuveni 20 000 eiro. Turklāt tās vēl jāapsaimnieko. To dara departamenta uzturēšanas pārvalde, taču cik tas maksā, nemācēja pateikt. Tātad vēl papildus izmaksas. Apdrošinātas šīs pieturvietas nav. Ja kāds sasit stiklu, Rīga to maina par rīdzinieku nodokļu maksātāju naudu. Atgādina, ka iepriekšējās vecās pieturvietas neko nemaksāja. Kas tie pa video? Tas ir tās pašas pieturvietas, ko rīdzinieki nopirka par 20 štukām gabalā ar rūsu un krāsu, kas jau lobās nost. Kvalitātes certifikātu, kam jābūt klāt, arī neviens neprasa. Paldies Andersons kundzei un Vienotībai, nevelti par labu darbu tos atkal pārvēlēja Rīgas domē.